Labvakar, cienījamie skatītāji! Mandris Sprūts un man prieks jūs atkal satikt pasaules telpā. Mēs esam atpakaļ no atvaļinājuma, no atpūtas, no pārbraucieniem, no darbiem un pakāpeniski atgriežamies pasaules starptautiskās politikas ikdienā. Šobrīd par to, kas tad būs šovakar raidījumā. Šovakar pasaules telpā. Vai atgriezīsies epidēmiju laiks, jo antibiotikas vairs nespēs ārstēt? Cik mums var izmaksāt grieķu izšķērdība? Krievijā izdod Gēbelsa grāmatu un īziņu no pasaulē bīstamākās lidostas. Šobrīd atgriezīsimies pie pagājušās nedēļas notikumiem un paskatīsimies, kas tad bija svarīgs mūsu kolēģiem pasaulē. Ukrainas un Krievijas tirzniecības karš pārgājis blokādes līmenī, apgalvo Kijevas avīze Dzerkalo Tižņa. Krievijas muita apturējusi visu importu no Ukrainas. Šā uzbrukuma mērķis nepieļaut Ukrainas un Eiropas Savienības asociācijas līguma parakstīšanu. Maskavas niknums pieaudzis, jo ekspremjeres Timošenko turēšanu cietumā eiropieši vairs nesauc par šķērsli līgumam. Pēc avīzes ziņām Krievijas prezidents uzdevis savam padomniekam Glazjevam ātri izstrādāt stratēģiju, kā nepieļaut dokumenta parakstīšanu ar Briseli. Par Ukrainas apjukumu laikraksts kritizē premjerministru, kurš pārliecināti atgaiņājies, ka ar ekonomisko spiedienu tikšot galā. Par augušo spriedzi uz Gibraltāru robežas tepat Eiropā ziņo Sky News. Spāņiem piederējušo Gibraltāru pirms 300 gadiem sagrāba Briti. Spāņu zvejas kuģi tagad protestē pret britu karakuģa ierašanos un mākslīga betona rifa būvi šā jūras raga ūdeņos. Gibraltāra iestādes saka, ka rifs domāts zivju krājumu pasargāšanai, bet skaidrs, ka tas kavēs spāņu zvejnieku piekļuvi šiem ūdeņiem, kurus Madride uzskata par saviem. Atbildē Spānija pārbauda katru auto, kas dodas uz Gibraltāru, un prāto uzlikt nodevu par tās ceļu lietošanu. Ar 4 britu pusauģu pašnāvību tiek saistīta Latvijā bāzētā tīmekļa vietne ask.fm, kuras līdzdibinātājs sarkanarmijas virsnieka dēls Marks Ķeriebins savā Twitter kontā ievietojas pašportretu motociklista aizsargķeverē. Par to britu Daily Mail, kas atzīmē, ka kopš 14-gadīgās Hannas Smitas nāves pirms 2 nedēļām ask.fm dalībnieku skaits pieaudzis par vairākiem miljoniem, un tagad ir 70 miljonu, lielākoties bērni un jaunieši. Viņi sazinās 30 valodās, uzdodot citam anonīmus jautājumus, un bieži viņi tiek nesaudzīgi apņirgāti savā starpā. Britu premjers Deivids Kemerons aicinājis boikotēt šādu ļaunu interneta lapu, uzsver Daily Mail. Pirms nākošā nedēļā bija paredzējis ierasties baronese Katrīna Eštone, Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietu un drošības politikas jautājumos. Tomēr neformālās Eiropas Savienības ārlietu ministres vizīte Latvijā ir atcelta. Iemesls ir ļoti vienkāršs. Ārkārtas situācija Eģiptē, lielais upuru skaits un nepieciešamība koordinēt Eiropas Savienības jau 28 valstu ārpolitiku. Šī faktiski ir gulba dziesma arī pašai Eštonei, jo pēc viņas aiziešanas nenoliedzami viņas mantojums tiks vērtēts pēc tās situācijas, kas būs tuvējos austrumos. Sīrijas, pilsoņu karš un lielais upuru skaits nenoliedzami parāda starptautiskās sabiedrības un Eiropas Savienības ārpolitikas bezzobainību. Eģiptē situācija arī nevar nosaukt noteikti par veiksmes stāstu. Lai gan bija cerības pēc jūlija apvērsuma, ka armija varētu kalpot par zināmu garantu demokrātiskas un laicīgas iekārtas nodibināšanai, šobrīd līdz Arābu Turcijai ir ļoti tālu. Principā mēs vairāk varam runāt par Alžīrijas scenāriju atkārtošanos. Tur 91. gadā pēc parlamentu vēlēšanām arī notika apvērsums, armija pārņēma varu, sākās pilsoņu karš, un mēs varam šobrīd jau konstatēt, ka aizgājuši bojā ir gandrīz vai 200 000 cilvēku. Līdz demokrātijai tur ir tālu. Šeit šis rēks arī šobrīd ceļo Eģiptei. Eģiptes gadījums arī kārtējo reizi apliecina, ka ieviest demokrātijas sabiedrībās, kur nav tādas tradīcijas, ir sarežģīti. Šādās sabiedrībās parasti valda princips kurš kuru. Jeb uzvarētājs paņem visu un kompromiss netiek slēgt. Ar Latvijā mēs dažkārt varam novērot šādu principu recidīvus. Un tāpēc svarīgas ir katras dienas konkrētas politiskās izvēles. Kā teica viens no franču filozofiem, piederība pie nācijas, piederība pie valstiskuma ir katras dienas referendums. Un tāpēc inovatīvai ir jābūt ne tikai ekonomikai, zinātnei un izglītībai, bet arī politikai un valsts pārvaldei. Un šobrīd mēs pievērsīsimies tēmai, ko mēs parasti savā raidījumā neapskatām, proti medicīnai. Bet tā kā tās skar katra cilvēka ikdienu, tad nenoliedzam, ka šī tēma kļūst arvien aktuālāk gan politiski, gan starptautiski. Pēdējā laikā mēs runājam par farmagedonu, par to, ka ierobežot pieejamību medikamentiem noved pie tā, ka bagātajās valstīs cilvēki saņem zāles, kamēr nabagajās valstīs cilvēki kļūst arvien slimāki. Bet no otras puses ir arī cita problēma. Tā, kad
pārmērīgas lietošanas rezultātā mēs esam nonākuši pie antibiotika rezistences epidēmijas. Par to, ka cilvēki vairs nereaģē uz antibiotikām, nevar tikt ārstēti. Pasaules veselības organizācijas vadība pavisam nopietni brīdina, ka pieaugusī pretestība antibiotikām nozīmē mums pazīstamās mūsdienu medicīnas galu. Tādas kaitas, kā iekaisis kaklas vai bērnu saskrāpēts ceļgals, kādu dienu var beigties ar nāvi. Tā kā uz zemeslodes 85% antibiotiku nonāk lopu vai zivju audzēšanā, un tikai 15% paliek pāri cilvēkam plus zinātnei. Un līdz ar to galvenās rezistences problēmas ceļās no tā, ka mēs vistām, lai viena nesaslimtu un visas nenomirtu, tur miljoni kopā, visu laiku tiek piebērt papildus antibiotikas. Tad, kad mēs kaut kam pieberam lielā devā antibiotika, nosprāks tikai tās baktērijas, kas ir vājākas. Bet visas tās, kas ir reāli stipras, tās pārdzīvo šo antibiotiku uzbrukumu un izveido štammus, kas pēc tam būs nejūtīgi pret šīm antibiotikām. Ja antibiotikas kļūst neiedarbīgas, daudz grūtāk vai pat bīstami kļūst veikt orgānu pārstādīšanu, vēža ķīmisko terapiju un tam līdzīgi. Galu galā bacili var izveidot kādu jaunu, neapkarojamu slimību. Jautājums ir par to, ko darīt tālāk. Un jebkurā gadījumā, ja tāds mikrobs parādās viens, otrs, trešais, tad atgriežamies pie tā paša, kā mēs esam sākuši, protams, pie vakcinācijas. Rodās pasaulē izjūta, ka vakcinācija ir milzīgs bizness, un to pastiprināja cūku gripas epidēmija 2009. gadā, kad tika radīts ļoti daudz vakcīnas pret cūku gripu, kur patiesībā nebija bīstama, viņa bija apmēram tāda pat kā jebkura cita gripa, bet, piemēram, Francija iztērēja 7 miljardus eiro, iegādātos šo vakcīnu, un tā vakcīna tika izlieta pēc tam laukā, kas radīja ļoti daudziem cilvēkiem tādu sajūtu, ka vakcīnas kopumā ir atsevišķs biznesa projekts. Rezistences gēnu parādīšanos un izplatības draudus ikvienam cilvēkam var salīdzināt ar tādiem vispasaules draudiem kā klimata maiņa. Ir pētnieki, kas aizvien lielākā organisma pretestībā antibiotikām vaino turisma un migrējošo strādnieku skaita pieaugumu. Vairāk rezistences gēni nākuši no Indijas subkontinenta, kur sastopami vidē. Globalizāciju un ceļošanu, protams, nevar atgriezt pagātnē, bet varam censties iedarboties uz antibiotiku rezistences dzinuļiem, tādiem kā slikta dzeramūdens kvalitāte, antibiotiku pārspīlēta lietošana cilvēku ārstēšanā un neierobežota lietošana lauksaimniecībā un lopkopībā. Veterinārārsti Latvijā ir izglītoti un mēģina arī izvairīties no pārmērīgas antibiotiku lietošanas. Tomēr tā gaļa, kas mums ieplūst galvenokārt no Dienvidamerikas, bet tagad aizvien vairāk no Āzijas, ir ļoti nopietni, saņēmis ļoti nopietnu antibakteriālu terapiju, dzīvam esot vēl. Pūliņi savaldīt antibiotiku lietošanu lauksaimniecībā ir tikai sākuma stadijā, bet valstis negrib uzņemties politiskas saistības. Bet medicīnā bez starpvalstu līmeņa līdzdarbības centieni viss nesekmēsies. Visas zāles mūsdienās, tiek radītas pārsvarā kādas lielas farmācijas kompānijas zinātniskos institūtos. Tie lielākoties, kas virza pasauli, tādi kā Glaxo, Roche, Bērings un tam līdzīgi. Un viņi pašlaik vairāk nodarbojas ar tādiem preparātiem, kas sola lielāku peļņu. Mēs jau ceram uz ārstiem, ka tie centīsies glābt, kas glābjams, starptautiski saskaņojot rīcības programmas. Mediķi apzinās problēmu labāk par citiem, bet tiem jāizglīto gan iedzīvotāji, gan valdības par fenomenu un par izcinājumiem. Bez vispasaules mēroga kopīgās rīcības iespējams var atgriezties nāvējošu epidēmiju laiks, lai cik murgāni tas neizklausītos. Šobrīd mēs esam aicinājuši pie sevis viesos ārstu infektologu Ugu Dumpi, kurš vienlaicīgi ir Latvijas Universitātes asociētais profesors. Labdien! Labdien! Cigiet, ādām antibiotikām. 20. gadsimta antibiotikas bija viena no medicīnas un principā arī cilvēces revolūcijām. Vai šobrīd mēs redzam zināmu
baktēriju, vīrusu kontrrevolūcija. Ja Otrā pasaules kara laikā likās, ka viss varēs izārstēt ar penicilīnu, un reāli tā arī bija. Varēja gan plaušu karsoņus, gan ādas infekcijas, gan šautas brūces ārstēt ar vienkārši penicilīnu. Tad mūsdienās kaut arī ir pieejami pie 100 tirgu dažādi antibiotiku. Tad tomēr lielāka, ir infekcijas, kuras praktiski nevar izārstēt. Mēs esam nonākuši zināmā mērā tik tālu neprasmīgi izmantojot šīs antibiotikas. Tās antibiotikas tiek lietotas arvien vairāk. Cilvēku skaits pasaulē arī pieaug, un daudzās valstīs zāļu pieejamība arī pieaug. Un tiešām arī nodibinās sakari starp valstīm, cilvēki ceļo un tā tad sevī nes šīs rezistentās baktērijas un aizbrauc, piemēram, turists atbrauc no Indijas uz Zviedriju, saslimst ar banālu urīnceļa infekciju un ārsts slimnīcā saprot, ka viņi nevar izārstēt šo infekciju ar visām pieejamām antibiotikām, jo Indijā šādas infekcijas izraisa baktērijas, kas ir rezistents pret visām antibiotikām. Līdz ar to tātad divas lietas - antibiotika lietošana, turklāt šo plašu spektru jaunu antibiotiku lietošanu un ceļošanu, kas zināmā mērā veicina epidemioloģisku izplatību. Ja mēs paskatāmies, kur šī problēma ir vislielākā, tas ir slimnīcās, tātad cilvēku problēma. Tieši šīs slimnīcā iegūtas infekcijas vairāk rezistents pret antibiotikām. Ja mēs runājam arī par šīm atšķirībām starp dažādām valstīm vai reģioniem, vai vēl ir kādas atšķirības būtiskas starp dažādām pasaules reģioniem, pasaules valstīm, arī tā skaitā antibiotika rezistences kontekstā? Protams, ka ir, un pamatā tas ir atkarīgs no antibiotika daudzuma, ko valstis patērē. Ziemeļu, Skandināvijas valstis, starp citu arī Latvija, jo mēs maz antibiotikas patērējam uz iedzīvotāju skaitu, tas tiek mērīts un monitorēts Eiropā jau 10 gadus. Mūsu rezistences rādītāji ārpus slimnīcām ir līdzinās Skandināvijas rādītājiem. Un nav salīdzināma ar situāciju Grieķijā vai Itālijā vai tai pašā ASV, nerunājot jau par Indiju vai Ķīnu, kur šīs problēmas jau ir vispār neatrisināmas šai brīdī. Un tiešām mēs tātad samērā maz lietojam antibiotikas ārpus slimnīcām. Mūsu slimnīcu patēriņš ir salīdzinoši daudz augstāks kā Skandināvijā. Līdz ar to mūsu problēmas Latvijā ir pamatā tieši saistīts ar slimnīcā iegūtām infekcijām un to baktēriju rezistenci pret antibiotikām. Jo tālāk uz dienvidiem, jo antibiotika patēriņš pieaug, tur ir vēsturiski iemesli, viņi vienmēr lietojuši daudz antibiotikas, pieejamība liela. Indijā, piemēram, antibiotikas var nopirkt uz katru stūri, jo tur pamatā visas pasaules antibiotikas tiek arī ražotas. Un tātad pārapdzīvotība, cilvēku biežums ir būtisks, jo baktērijas vieglāk izplatās no viena uz otru. Tā kā, ja mēs skatāmies uz dienvidiem, arī Eiropas dienvidiem, tad šīs problēmas noteikti ir lielākas kā ziemeļu reģionos. Antibiotikas mēs izmantojam varbūt arī pareizi, bet tajā pašā laikā sistēma vēl ir jāsakārto, labklājības līmenis beigās arī jāuzlabo, un tad varēsim cerēt, ka arī mūsu gan dzīves ilgums, gan kopējā, medicīniskais barometrs, veselības barometrs būs arī augstāks un līdzināsies mūsu ziemeļu kaimiņiem. Ņemot vērā Ķīnu, Indiju, Āfriku, Āzijas valstis, nav atrisinājuma šī problēma. Antibiotika patēriņa rezistences problēma. Tās baktērijas arvien trakākas un biežāk un cilvēki ceļo, ka mēs varam noturēt to situāciju vienkārši. Un tāpēc ir jādara maksimāli daudz tieši ar visiem mūsu niecīgajiem līdzekļiem šai brīdī, lai mēs nenonāktu pēkšņi, neattaptos kaut kādā Grieķijas situācijā, kad reāli Grieķijas reanimācijas nodaļā pacienti dabū infekcijas, antibiotikas, ko ārstēt tur praktiski nav pieejams. Ja mēs runājam par Eiropas Savienību, tā kā Eiropas Savienības direktīvas ietekmē Latvijas medicīnas sistēmu un arī parasto cilvēku vienkārši ārstēšanos? Ar oktobri var notikt visādi dažāda pacientu migrācija no vienas valsts uz otru, un tad pacients ārstēsies Zviedrijā, maksās viņam to naudu, ko Latvijā maksā, viņš pārējo piemaksās.
Tās tā vienkārši parādot. Un mums tiešām būs jāskatās tik uzmanīgi, ja kāds gribēs, teiksim, operēties vai darīt kaut ko Spānijā vai Grieķijā vai Itālijā, un kā šis pacients nāks atpakaļ un kur mēs viņu liksim, jo viņam būs rezistentas baktērijas, kas tur ir slimnīcās. Un tāpēc šie jautājumi pat, zināmā mērā tādā ekonomiskā līmenī parādīsies, es domāju, nākošais gads droši vien ne, bet tuvākajos gados šie pacientu jautājumi, un tā skaitā rezistents jautājumi, tā tad aktualizēsies. Vēlreiz paldies. Paldies jums. Atvaļinājumi tas laiks, kad mēs pieņemam lēmumus par saviem ceļojumiem. Un tieši tāpēc šobrīd, cienījamie skatītāji, mēs uzdodam jautājumus, kuru atbild būs šī raidījuma beigās, par to, kura galvaspilsēta tad ir šī gada iecienītākais turistu galamērķis. Turpmāk pasaules telpā. Cik mums var izmaksāt grieķu izšķērdība? Krievijā izdod Gēbelsa grāmatu un īziņu no pasaulē bīstamākās lidostas. Eiropas Savienības ekonomiskās atvesaļošanās medus mucā joprojām turpina peldēt Grieķijas darbs pikutus. Pēc Vācijas parlamenta vēlēšanām tiks lemts par kārtējo aizdevumu Grieķijai. Un šajā gadījumā Grieķi gaidīs arī uz Latvijas naudām. Finanšu krīze šķiet būs skumjākais eposs Grieķu vēsturē. Jau gandrīz 4 gadus Eiropa ar aizturētu elpu sako līdzi teiksmu cienīgajiem notikumiem Grieķijā. Valstī, kas dzīves līmeņa ziņā līdzinājās Eiropai, paliekot pavisam neeiropiska. Vēl 21. gadsimtā te nezināja, kas ir vienots īpašuma reģistrs, nevarēja saskaitīt, cik cilvēku strādā valsts pārvaldē, un algas maksāja par gadā nostrādātiem 13 mēnešiem. Par neprātīgajām dzīrēm samaksāja un joprojām maksā Eirozonas turīgākās valstis. Vispirms 110 miljardi eiro, tad apsolīti 130 miljardi, kas lēnām jau birst Grieķijas maciņā. Un izrādās, ar to vēl nebūs gan. Grieķiem vajadzēs vēl. Un šoreiz tas attieksies arī uz mums, jaunajiem Eiroklubiņu biedriem. Vācijas laikraksts Der Spiegel un citi pasaules mēdīji ziņo, ka par jaunu aizdevumu Grieķijai Eiropas varenie spriedīs pēc galvenā maksātāja Vācijas vēlēšanām. Ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš lēš, tie varētu būt kādi 10 miljardi eiro, kas papildus nepieciešami Grieķijai. Vēl iespējams, ka Eirozonas valstīm nāksies daļu aizdotās naudas norakstīt pie nekādi neatgūstamiem zaudējumiem. Šīs ir divas tās patiesības, kuras līdz Vācijas vēlēšanām negrib tā līdz galam atzīt. Un arī citās Eiropas valstīs arī tā izlikšanās notiek. Iestājoties Eirozonā, arī Latvijai nāksies maksāt par parādniekiem. Tā sauktajā Eiropas glābšanas fondā Latvija vairāku gadu laikā iemaksās 200 miljonus eiro un garantēs 1,5 miljārdu. Arī mēs nevarēsim pieskaitīt sevi pie tiem, kas paši dzīvodami daudz pieticīgāk maksā par citu izšķērdību. Tā ir valsts, kuras ienākuma līmenis pagaidām vēl ir augstāks nekā Latvijai. Grieķijas eksports viņš uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā Latvijai. Arī tad, ja mēs pieskaitām turismu, citus pakalpojumus, arī tad Grieķija uz vienu iedzīvotāju eksportē mazāk nekā Latvija. Neapgalvojot, bet pieņemot, ka Grieķijai patiešām būs nepieciešami vēl 10 miljardi un visu šo summu aizdos no jau minētā Eiropas glābšanas fonda, Latvijas daļa būs 25 miljoni, kas līdzvērtīgi vidējas Latvijas pilsētas, piemēram, Talsu gada ieņēmumiem. Vai Grieķi naudu spēs atdot? Visticamāk, ka nē. Vismaz ne visu, apgalvo ekonomisti. Arī mēs riskējam zaudēt. Es neteiktu, ka nav riska vispār. Es arī neteiktu, ka risks ir tīri teorētisks, kā to nesen teica Latvijas finanšu ministrija. Manuprāt, tas bija pārāk optimistisks skatījums. Riski tur ir, jā. Un tie, kas ir saistīti ar Grieķiju, tie nav lielākie. Risks, ka Spānijai var nākties lūgt palīdzību tālākā nākotnē ar Itālijai. Šāds risks tiek apspriests. Tas nav neizbēgami, bet tāds risks noteikti pastāv. Un vēl jau Portugāla un Īrija, kur ekonomiskā veselība neizskatās diezko spīdoši. Eiropas galvenais vilcējspēks kā parasti ir Vācija, no recesijas pagaidām šķiet izglābies vēl viens milzis – Francija. Un, lai gan kopējo situāciju tas neglābj, ir arī kāda labā ziņa. Arī otrajā ceturksnī visstraujākā izaugsme Eiropas Savienībā vērojama Latvijā, un prognozes liecina, ka tā tas varētu turpināties ne tikai šī, bet vēl visa nākamā gada griezumā.
Pasaules kopējā ekonomiskajā telpā Eiropas Savienības pozīcijas gan nav spīdošas, un ekonomika joprojām ir ar mīnuszīmi. Stabila izaugsme vērojama Amerikā, kā pa kalniem, taču visumā pozitīvi sokas arī Japānai. Nobremzējusi Ķīnas ekonomika, taču tās uzņemtais ātrums bijis tik liels, ka milzu satraukumam nav pamata. Krievijā sērijā dižgara proza ir parādījusies grāmata ar nosaukumu Mihails, ko ir sarakstījis Hitlera propagandas ministrs Jozefs Gēbels. Iepriekšējā viņa grāmata, kas tika izdota 93. gadā, šobrīd jau ir nonākusi aizliegto grāmatu sarakstā. Bet Mihails tiek Krievijā brīvi izdots. Vai kaut kas Krievijā ir mainījies? Kāpēc Jozefs Gēbels pielīdzināts dižgariem, izdevēji noklusē, bet kādas emocijas šis fakts raisa cīnītājos pret nacismu Latvijā? Protams, nekādu pozitīvu emociju tā izsaukt nevar. Zināt, atkal tas atkarīgs no lasītāja. Domājušais lasītājs izlasīs to Gēbels grāmatu, viņš sapratīs, kas tas tāds. Bet cilvēks, kas atradīs grāmatu un kurš ir pieredzis ticēt katram drukātam vārdam, kāda viņam būs iespējas? Josifs Korins ar domu biedriem vēlas novērst ksenofobijas izpausmes Latvijā. Tā viņš saka. Tagad mēs mēģinām organizēt tādu blogeru grupu, kur novēros viss ksenofobiskus izpausmes internetā. Jo, kad es lasu komentārus, teiksim, tajos pašos Delfos, tas ir šausmīgi. Jāatzīmē, ka latviešu portālā ir daudz mierenīgāk. Bet Krievu portāla tur atklāta ksenofobija gan pret latviešiem, gan pret ebrejiem. Vietēji antifašisti vērīgi sekojot gan mūsu politiķiem un mediju saturam, gan grāmatveikaliem. Latvija savulaik bija izdota Mein Kampf latviešu valodā. Mēs personīgi esmu redzējis to Jaņa Saita veikalā. Parādās kalendārs par godu Waffen-SS karavīriem. Saprotat, man ir diezgan daudz pazīstamu leģionāru. Es zinu tos cilvēkus, un es ticu, ka lielāka daļa no viņiem ir kārtīgi cilvēki. Un ko bija darīt? Vai uz Salaspili, vai uz leģionu? Un es varu saprast tos cilvēkus, bet kad viņus slavina un glorificē kā varoņus, kā brīvības cīnītājus, zem Hitlera karogiem, Hitlera armijā, un pie tam izdot kalendārus par godu Waffen-SS karavīriem, man šķiet, ka tas var neko labu tas nenes. Jozefs Gēbels romānā Mihails uzsvēra, cilvēkiem paliek viena izvēle – dzīvot zaķepastalu liekulīgā demokrātijā vai atklātā drosmīgu ļaužu diktatūrā. Viņa sacerējuma iznākšana Krievijā rāda, ka arī tur lauza galvu par šādu izvēli. Šobrīd izziņa par drosmīgu latviešu piedzīvojumiem pasaules bīstamākajā lidostā Nepālā. Romi, kā lidmašīnīt? Tiem, kuri nolēmuši iekarot Everestu, var gadīties nonākt pasaulē bīstamākajā lidostā, kas ir tuvākā lidosta pasaules augstākajai virsotnei. Tur priekšā tas ir mūsu lidlauks. Tā ir īsts izaicinājums ne tikai pilotiem, bet arī pasažieriem. 3000 metru augstumā esošā Lukla spēja uzņemt tikai nelielas pasažieru lidmašīnas, jo retinātajā gaisā dzinēju jauda ir ierobežota. Tikai nepilnus 500 metrus garais skrejceļš formas dēļ atgādina rampu, un tā kā tas atduras kalnā, pilotam ir tikai viena iespēja, lai veiktu nosēšanos. Arī radaru sistēma šeit nedarbojas, un ārkārtīgi mainīgajos laikapstākļos pilotam nākas paļauties tikai uz sevi. Laikapstākļu dēļ lidosta bieži tiek slēgta, tāpēc nākas meklēt alternatīvas veidus. Mēs skrienam lejā uz ielai cerībā, ka tur būs normālāks laiks un varēsim beidzot pacelties gaisā. Viņi lidoja ar helikopteru, bet tuvākais daudzmaz regulāri kursējošais sauszemes transports atrodas 5 dienu gājienā no Luklas. Šobrīd sniedzam atbildi uz raidījumā uzdoto jautājumu. Atvaļinājuma laikā cilvēki visvairāk izvēlās Āzijas virzienu. Un par visiecienītāko turistu galamērķi 2013. gadā ir kļuvusi Bankoka. Šovakar kopā jums bija Andris Sprūts, un mēs tiksimies atkal nākamnedēļ. Ar labvakaru!